un drīz jau sagaidīsim mūsu valsts svētkus, un arī atbilstoši šiem svētkiem paskatīsimies, kāds ir porcelāns. Tieši šiem svētkiem būtu jauki uzklāt tejas galdu ar lūk tādu āriju, ar tādu auseklīti ornamentiem. Ļoti žēl, ka šī ārija nav pilnā sastāvā servīze, bet vienalga ir prieks, ka tā ir atnākusi, un arī kaut nav pilna servīze, mēs vienalga varam baudīt teju. Iekšā ir daudz siltījuma, piena kanniņa, Rīgas porcelāna rūpnīcas sarkanais zīmogs. Tāda ir apakštasīte. Un ko mēs varam sākt sagaidīt valsts svētkus? Arī šī brīnišķīgā vita ar smalkām rozītēm, mokas kafijas servīze. Smalka, plānsienu porcelāns. Pietrūkst cukurtrauka un dažu kūku šķīvju. Atceros, mums pilsētā ir kafejnīca Vita. Un man ļoti interesē, vai toreiz tajos 80. 90. gados kafejnīcā Vita pasniedza kafiju ar tādām krūzītēm Vita. Es domāju, ka varētu būt. Arī daļā vāze ar rozēm, porcelāna vāze. Arī no otras puses ir roze. Ļoti patīk dzelten sārtas rozes. Vāze ir apmēram 18 cm gara ar zilu zīmogu. Un roze jau atrada savu īsto porcelānu. Tagad kādu laiku viņa dzīvosies šeit. Kur rodas prieks? Parfimērijas komplekts prieks? Dzintara fabrikā. Kas atceras tādas smaržas? Es neatceros. Kvalitātes zīme. Dzintara fabrika un pašas smaržas. Smaržas nav nemaz sabojājušās, kur viņas glabājas, bet fakts ir tas, ka manai dzintara kolekcijai, senatnīgajai, ir pievienojusies lūk tādas skaistas smaržas ar ļoti skaistu, brīnišķīgu vārdu prieks.
Vai nav rozes brīnišķīgas, skaistas, smalkas un pie tik smukām rozēm arī apskatīsim smalku Rubens porcelāna tasīti un apakštasīti. Ar ļoti smalku un skaistu ornamentu. Arī forma apakštasītē ir ļoti skaista. Un biju redzējusi pilnu tādu servīzi. Tik tiešām tā ir ļoti bagātīga, smalka, burvīga. Šī ir ļoti labā stāvoklī. Vecais Rīgas porcelāna un fajansa fabrikas zīmogs, un tas ir burvīgais Rubens. Un nobeigumā pats lielākais skaistums ar taurinīšiem Mariannas trio. Tik ļoti bija redzētas attēlos un tik ļoti bija kārotas šīs servīzes daļas. Zinu, ka ir viņas Rīgas porcelāna rūpnīcas muzejā, un tur varēs apskatīties visu pilnu servīzi. Bet mēs šodien priecājamies par to, ka ir šeit daļa no šīs brīnišķīgās tauriņu servīzes. Daļā Marianna, roku gleznojums, visur tauriņi, smalkas bitītes, odi, protams, sarkanais zīmogs, daudz zelta un pie tik brīnišķīgām rozēm. Beidzu savu video ar ļoti brīnišķīgu, skaistu porcelānu. Atā!